Labdien! Šodien pabeidzu vienu pulksteni no ozolu koka. Gribu tā kā parādīt. Pieejams. Maziņš. 45 centimetri. Paskatieties, cik skaists. Tā kā lai es te parādu. Re, kas pa līnijām. Tie te visādi tārpiņi, viss kaut kas te pagrauzušies. Super. Es ielikšu vēl atsevišķu video, lai sīkāk redz. Jā? Tā. Man seja pazaudēja. Tā kā šāds pieejams, jā? Tad vēl lūk, šāds ir pieejams. Jā, jūras tematika. Tā. Viņš man, tas aparāts ķer seju. Grūti saprast. Bet, ja interesē, var nosūtīt WhatsAppā vai Messengerī ziņu. Jā. Tad vēl šāds ir no govas uz 63 centimetriem. Jā. Es tā parādīšu, kas man ir pieejami. Tā. Šis ir lielāks no govas. Arī ļoti skaists, vai ne? Superīgs. Re. Vai nav burvīgs? Tā, slikšu zemē. Nē, zemē nē. Nolikšu šeit. Tā, tad ir ozols. Ozols. Es nezinu, vai man dzird. Man izlādējās mikrofons. Ozoliņš. Jā. Šis arī ir pieejams. Tā. Tad ir šis ozols. Un šis te ir mazākais 39 centimetri tikai. Kāds mazulīts, bet arī jau smags. Vai ne? Forši. Tā. Es pēc tam uzlikšu. Nu jā. Un šīs ir. Es neatnogu vēl. Ar zilu upi. Uzkarinās vienkārši uz āķīšu aizmugurē. Hops. Un tad var paregulēt, uz kuru pusi vajag. Jā. Nu kaut kā tā. Rekādas dabūju to te govas koka. Ripu. Re. Doma ir uztaisīt tādu kafijas galdiņu. Jā. Manuprāt, būs skaisti. Kur tu? Noķēra. Tā kā jā, no jaunumiem ir šis. Ja nu interesē, droši rakstiet vēstuli. Tūlīt arī ielikšu Facebookā bildes un Instagramā, lai redzat, kāds izskatās visās detaļās. Tā kā tā. Nu, pagaidām paldies. Čau, čau.